sekundes kā smilšu graudiņi aiztek tur prom mūžībā. Aiztek minūte, tad 2, un gal galā laiks taču ir nepielūdzams. Tāpat kā ir aiztecējusi, aizritējusi vasara un klāt jaunais skolas mācību gads. Un ejot garām dārziem, tā viņš šķiet, ka gladiolas īpaši skolas laikam ir izplaukušas, lai sveiktu mūs. Klāt arī jaunā dzīvītes grāmatu sezona. Par to man liels prieks, ka mēs tiksimies katru nedēļu. Un jāteic, tas laikam ir liktenis, ka pirmā grāmata mūsu šīs sezonas pirmajā raidījumā ir Arno Jundzes romāns Putekļi smilšu pulkstenī. Un kas tad ir tie putekļi, kas traucē ritēt laikam? Tāds ir jautājums. Varbūt esam mēs paši, kuri nedzīvojam tā, kā vēlamies. Grāmatā ir arī citāts, kurā ir teikts, ka reizēm ir sajūta, ka mani kāds ieslēdzis milzu smilšu pulkstenī. Esmu tajā mazs smilšu graudiņš, puteklītis, kam šķiet, ka beidzot tas ieguvis mieru. Kā to skaidro pats grāmatas autors Arno Jundze, jautāšu viņam pašam, jo viņš kopā ar apgādes zvaigznā ABC vadītāju Viju Kilblaku un grāmatas redaktoru ir mūsu šīs dienas studijas viesi. Kā jūs katrs skaidrojat romāna virsrakstu Putekļi smilšu pulkstenī saistībā ar tā saturu? Arno, tu kā autors noteikti tevi vienmēr atbildi. Jā, tas stāsts varētu būt ļoti garš, diez vai kāds to spētu visu uzklausīt. No sākuma es rakstīju romānu ar citu nosaukumu, bet tad, kad viņš tik ilgi rakstījās, tad tu saprati, ka tas nosaukums vairs nav īstais, un man arī redaktori teica, ka kaut kas ir savādāk. Man visu laiku bija tā doma, ka tur kaut kas maļās iekšā, un tā kustība, ka tu kaut kur gāzies, un visas tās lietas, un tā asociācija ar smilšu pulksteni, viņi uzradās tad diezgan drīz, un tā apmēram tas tapa. Kāds tad bija sākuma nosaukums? Es gaidīju tevi tik ilgi. Ar laiku tas ir saistīts. Es gaidīju tevi. Bija kā ar tevi? Man vispār patīk ļoti vāks. Jā, sākumā pat nevar, ka tie cilvēki. Jā, tie ir cilvēki. Tā kā jautājums par to, kas tad ir šie putekļi tai smilšu pulkstenī, varētu teikt, droši vien laikā. Jā? Ir jau uz šī te vāka. Arno, ar laiku mēs varam studijā redzēt, mums ir smilšu pulksteņi, dažādi, bet laiks visiem tomēr mums ir viens. Laiks ir viens, kurā pazīst mūsu dzīves mirkļi. Arī šajā romānā ir dažādi dzīves stāsti dažādiem cilvēkiem ar dažādiem dzīves stāstiem. Mums ir zināmas vietas Rīgā, kas varētu būt lasītājiem interesanti. Ir ēkas un tie galvenie varoņi - zinātnieks, mācītājs, karavīrs, pamesta atjaunojama ciemata sargs, kura rīcībā nonāk šī dokumentu mapīte. Tie ir slepeni dokumenti. Tie ir dokumenti, ko viņam kāds piesviež, lai viņš tā teikt no tā uztais vienu sensacionālu materiālu. Jo žurnālists ir drusku nodzēries un neteiksim, ka viņš ir pozitīvais varonis tur sākumā. Ja? Tā man ir sekojošs jautājums, jo citāts ir grāmatā šāds. Pati dzīve viņam piespēlējusi fantastisku detektīvu sāgu. Te ir pat krietni vairāk par vienkāršu ideju sižetam. Ja tu nebūtu minējis, ka diezgan nodzēries žurnālists, es jautātu, vai tas ir prototips tev, bet tagad es nedrīkst jautāt. Es gribu jautāt, vai līdzīgi ir tie stāsti no tavas dzīves? Zini, tie stāsti, protams, nav no manas dzīves, bet tas ir tas, ko es esmu redzējis un ko es esmu vērojis un par ko es esmu domājis. Un, ja runā par šo konkrēto žurnālistu, man prieks, ka citi žurnālisti nav vēl lasījuši šo grāmatu, jo viņi noteikti apvainotos. Bet man drusku ir tā sajūta, ka mūsu žurnālistika īpaši analītiskā, viņi rakājās pa tādu mazu smilšu kastīti, kur kāds vienkārši vajadzības gadījumā kaut ko pieber, un tad viņiem ir barība. Un tas varbūt reizēm ir diezgan nesmuki. Viņi ir tādi lūrētāji. Arno, tavs pirmais darbs, par kuru mēs arī esam stāstījuši mūsu raidījumā, ir stāstu krājums Gardo vistiņu nedēļa. Šis ir romāns. Kādēļ šo varam saukt par romānu? Kas ir tas saistošais? Stāsts jau ir viss pamatā, bet, teiksim, stāstu krājumā, tie stāsti vairāk vai mazāk, viņi dzīvo paši par sevi un viņi nekrustojās. Man tas princips bija, sapņi. Cilvēks redz sapni, viņš redz kaut ko, kas viņš nezina, kā tas ir sācies, viņš arī bieži vien neredz beigas, viņš redz kaut kādu fragmentu, tad viņš pamostās un domā ārprāts, kas tas bija. Ja? Un man ļoti gribējās radīt to sajūtu arī, ka tu lasi, ja? Lai ir tā sajūta, ka tu reizēm vienkārši esi nobijies. Man raksta Facebookā, ka ir izjutuši tādas šausmas lasot par to kara komisariātu cilvēki. Ja? Es esmu pārsteigts, bet tāda ir tā sajūta. Bet otra sajūta, ka tu izlasi un iesaucies, vai, tā taču nevar būt. Ja? Man ļoti
ļoti, ļoti patika Gardo vistiņu nedēļu, un es varu ieteikt jebkuram, izlasiet šo brīnišķīgo stāstu krājumu. Bet tad, kad es sāku šo tavu romānu, sākumā es nevarēju ielasīties. Man saka, lasi, tālāk būs ļoti labi. Un man jāsaka, vienā mirklī es vienkārši konstatēju, ka es vairs nesasprindzinos uz to, ka man ir jānoķer sižetiskā līnija, ka es lasu un ar baudu jau sāku vienkārši to konkrēto atvērumu, to stāstu izbaudīt. Un tad man aizgāja. Un tad jau, pēc tam ir tas, ka tu sāc jau tās saķeres vietas pamanīt, un tad paliek pavisam interesanti. Vai tiešām 16. gadsimts, padomju laiki, atjaunotā Latvija 90. gados, tu diezgan tur izmanto arī rupjības? Tā teikt, ka cilvēkam salākās eksistenciālā cilpa, tad ir nepievilcīgs un šērpasainis. Viņš ir ļoti saudzīgs, principā. Vēl tas vēl saudzīgs. Salīdzinot ar dzīvi. Ja tu runā par tām rupjībām, bija tā, ka es šo romānu vairāk kārt arī testēju gan prozas lasījumos, gan pat tādā pasākumā, kā jaunā Bībeles tulkojuma atvēršanas lielais pasākums jaunajā Rīgas teātrī, ja nemaldos. Es nolasīju mazu fragmentiņu par tām Bībelēm, bet es prozas lasījumos nolasīju arī to rupjo nodaļu par to padomju armiju. Un pēc tam man bija tāda pašam sajūta, ir drusku pat traku, jo tas iespējas bija tāds, es jūtu tajā zālē. Es zvanīju redaktoram Aldim, es teicu, varbūt tur kaut ko vajag pamainīt. Viņš man teica, kas tu traks esi? Tur tā taču ir padomju armija, tur tā bija, tu esi uzrakstījis jau tik pieklājīgi, cik vien ir iespējams. Un tad es sapratu, ja man redaktors tā saka, tad kas man cits atliek? Tā arī tas palika. Grāmatā ir interesants citāts, ko būvlaukumā, sākot atšifrēt šos dokumentus, saka arī šis apsargs. Un tas skan tā, ka tas tikai tā liekas, ka mēs kontrolējam situāciju. Vienmēr atradīsies kāds, kas pēdējā brīdī ieviesīs notiekošajās savas izmaiņas. Es domāju, ka tas ir lielā mērā cilvēka liktenis, un tā ir tas stāsts par latviešiem daudzās paaudzēs, ka mēs jau nekad nezinām, kas ar mums notiks, un tur var piesaukt Dievu, var piesaukt, es nezinu, vēl kādus citus dievus vai dažādi par to runāt, bet es domāju, ka liktenis tā ir liela, tā ir tomēr tāda lieta, ko, es nezinu, vai tas ir fatāli nolemts. Ideja jau ir tā, ka, ja teiksim, tevi visu laiku programmē kā izdzīvotāju, nebāz ārā galvu, esi kluss kā pelīte, tad galā tu jau arī ģenētiski paliec par to kluso peli, un to līderi nav, ir tikai izdzīvotāji, kur tad, kad ir grūti, viņi saprot, ka ir jāsavāc vienkārši mans koferī un jānotinās. Arno, paldies tev par romānu. Tiešām paldies, ka liec vērtēt mūsu katru pārmaiņas mūsu dzīvē. Tas laikam ir tāds īpašs uzdevums. Nebija nekāda jau īpaša uzdevuma. Es gribēju uzrakstīt normālu grāmatu, kur cilvēks, kad izlasa, lai viņam ir ko padomāt. Bet ko domā grāmatas redaktors Aldis? Pajautāšu viņam pašam. Aldi, cik reizes tu esi izlasījis šo grāmatu? Kā lasītājs, vienu reizi ar veco nosaukumu, kā redaktors 4. Pirmā reize bija tā kā vērtēšana, kas ir izdosim, ir labs, nav labs. Bija tavs pirmais verdikts, spriedums? Ļoti aizraujoši stāsti, bet milzīgi mīkla par to, kā tas viss saistās kopā. Tā bija tāda kolāža, mīkla un visu laiku tāda zinu uz priekšu, bet tā kā katrs stāsts bija ārkārtīgi interesants, tad, protams, es lasīju līdz beigām ar neatslāpstošu interesi, mēģinot saprast, kad tas viss vienreiz beigsies un kad savilksies kopā. Kā lasītājs es saku, ka tas darbs ir kolosāls. Manuprāt, ka tas ir šajā gadsimtā viens no labākajiem darbiem, kas ir uzrakstīts latviešu literatūrā, un tas noteikti kļūs par klasikas darbu. To es saku kā arī literatūras vērtētājs un arī filologs. Tas tikai viens no jaunumiem, ko izdevusi Apgādes zvaigznes ABC, ir bijusi visa vasara, ir noteikti daudz citu jaunumu, un tagad par tiem arī mēs kopā ar Viju pastāstīsim. Cik noprotu, te ir tikai maza daļa no jaunumiem. Tiešām maza, mums būs visu gadu, ko rādīt. Bet vēl par putekļiem Smilšu pulkstenī. Tad, kad es lasīju, un tur tā mazpilsētiņa man acu priekšā ir Ogre. Jo mēs taču abi esam ogrēnieši. Tā ir, vai ne? Viss bija pazīstams. Gan tie vietnamieši, kas tos kastroļus pērk, gan citas lietas. Bet vēl viena ogrēnieta, Arno. Un viņa saka tik skaisti, kad skatos mākslas grāmatas, aizmirstu visu un ienirstu sapņu pasaulē. Tev tur arī bija grāmatā Sapņu pasaule. Iedvesma ir dota
no augšas. Tas ir Dieva dots. Zini, tā dienā, kad man veda augšā tur, kur notiek viss tā grāmatu gatavošana, rādīt manas grāmatas vāciņu, bija ļoti interesanta epizode. Elita Patmalniece tur bija jau, viņa saka, čau, es te grāmatiņu taisu, un tā sajūta bija tāda, nu, ka tur divi burās, ja, tā datora māksliniece un viņi pie datora, un tā sajūta, gandrīz tā kā viņi tā būtu pusmetri no zemes augšā pacēlušies ar visu galvu. Tas bija kaut kas neaprakstāms, tāds enerģijas lādiņš, un man liekas, viņš arī te grāmatā iekšā, vai ne? Grāmata vispār tapa kaut kādos 2 mēnešos. Man būs 50 gadu jubileja, man vajag grāmatu. Kādu grāmatu? Nu, grāmatu. Un milzīgs kalns ar fotogrāfijām uz grīdas, un tad tas tiešām tā buršanās, tas ir īstais vārds par šo te grāmatu. Grāmata saucās Prieks, un to skatoties un lasot Elitas aforismus, viņi mums pretendē, es nezinu, Saint-Exupéry nebūs, bet uz kaut kādu tādu aforismu guru noteikti. Ja mēs par aforismiem runājam, Gāju putni, zelta laiva, Rabindranaths Tagore, ļoti skaists dāvināms izdevums sagatavots pēc 1939. gada izdevuma, un tulkojums ir Kārļa Egles. Šeit ir ne tikai aforismi, bet arī brīnišķīgas miniatūras esejas. Vēl tāda pati grāmata. Te ir teikts, protams, ka šis te autors spāņu Griāns ir pielīdzināms Antoanam Saint-Exupéry, Halilam Džibrānam, Rabindranatem Tagorem. Dārznieks. Dzīvības dārzs. Un cilvēks tajā ar saviem jautājumiem, kas augst pēc miera, vēlas atpūtināt nogurušo dvēseli. Arno, tev patīk krimināla romāni? Krimināla romāna ir labākā lieta, grib izveidināt smadzenes, un ja vēl ir tāda nosaukuma grāmata. Es vienkārši, tas nosaukums vien ir. Zini, tev acīs jau parādās tieši tāds pats mirdzums, kā mūsu Valdemāra ielas grāmatnīcas meitenēm, pārdevējām. Tāda grāmata. Visa Vācija tagad tāda grāmata, jo Nele Neuhause ir vācu rakstniece, un viņai ir tāda jau populāra sērija par izmeklētājiem Oliveru von Bodensteinu un Pio Kirchhoffu. Galvenais varonis Tobijas 10 gadus ir bijis cietumā, viņš ir vainots 2 meiteņu slepkavībā. Kad viņu izlaiž no cietuma, protams, tajā apdzīvotajā vietā visi sastingst, un tad arī tur notiek vēl nelabas lietas, bet lasiet, grāmata būs tā vērts. Man ir vēl grāmata, kuru šobrīd lasa ne tikai grāmatnīcas pārdevējs, bet lasa jau liela daļa Latvijas, jo Lūsindas Railijas Orhideju namu grāmatu, kas ir iznākusi pirms šīs grāmatas, ir izlasījuši ļoti daudz. Tā jau ir bijis pat atkārtots metiens. Un Lūsindu Railiju man ir tas gods pazīt. Viņa ir īru rakstniece, dzīvo Londonā, aktrise, gan teātrī, gan televīzijā. Un viņai ir tāds labs, laikam jau tam rakstniekam ir jābūt aktierim. Viņam ir jāmāk tā izspēlēt, režisēt. Viņa to dara fantastiski. Un šī te grāmata, un te ir arī tādi ieteikumi, teikumi. Un man jāsaka, visi ir godīgi, un tā, kā te ir rakstīts, tā arī ir. Tātad saistošs un aizraujošs romāns. Atjautīgs, spriedzes pilns stāsts. Galvenās varonis 2 mūsdienu un kara laika. Un abas cenšas pārvarēt dzīves grūtības, kuras viņām ir par smagu. Viena no galvenajām varoniem, Emīlija de la Mantilliera, ir slavenas aristokrātu dzimtas, gadsimtiem senas dzimtas, vienīgā palikusī pēctece. Viņai mirst māte, atstājot mantojumā ar parādiem apkrautu īpašumu, un viens no tiem ir vīnaudzētava vīna dārzs Francijas dienvidos. Ar Lūsindu Railiju var labi atpūsties, var... Bet ko darīt ar Haroldu Fraju, izņemot to, ka viņš bijis neticamā svētceļojumā? Es personīgi ļoti gribētu, Andri, ka tu šo grāmatu izlasi. Un šai grāmatai principā ir arī tāds dziedniecisks efekts. Arī šīs grāmatas autore, Rachela Jonesa, ir aktrise, bet viņa ir arī raidlūgu autore. Un šis ir viņas pirmais romāns. Būdama slavena kā raidlūgu autore, viņa ir ņēmusies uzrakstīt romānu, kas uzreiz ir nokļuvis tajā slavas virsotnē. Cilvēka dzīve. Nedaudz meditatīvs romāns. Galvenais varonis Harolds ir pensionāts, viņam 65 gadi. Ar sievu viņu attiecības ir kļuvušas ļoti vēsas. Patiesībā viņi jau dzīvo katrs savu atsevišķu dzīvi, tik vien kā kopā pēd, un kādu rītu viņš saņem vēstuli no sievietes, kur viņš nav redzējis 20 gadus.
ar ko viņš ir kopā strādājis. Un viņa raksta, ka viņa ļoti smagi slima ar vēzi, viņa mirst, viņa grib pateikt viņam paldies par to, kas viņa dzīvē ir bijis, un atvadās. Viņš uzraksta vēstuli, atbildes vēstuli, iet iemest to pastkastītē. Un viņš neiemet tajā pirmajā pastkastītē, viņš iet tālāk. Patiesībā viņš īsti pa to savu apdzīvoto vietu jau sen vairs nestaigā. Viņš nonāk benzīna tankā, un tur viņam ir kāda liktenīga saruna ar jaunu meiteni, kuras saka, ka dzīvē ir galvenais ticēt, jo viņš jūtas tā sarūktināts, ka tā viņa kādreizēja darba biedrene mirst ar vēzi. Rezultātā viņš neatgriežas mājās, viņš sāk iet. Un tāpēc ir šis te grāmatas nosaukums Neticamais svētceļojums. Stāsti cilvēki, ko viņš satiek. Piemēram, viņš saka 6 bērnu māte, kura atzīst, ka viņa nekad nav dzīvē zinājusi, ka cilvēks var justies tik vientuļš. Viņa to domā par sevi. Grāmata tāda zināma šķīstīšanās. Visā tajā gājienā maļās vienas un tās pašas domas galvenā varoņa galvā. Viņam sievadēls, bet tas rezultāts ir tāds, ka, kad viņš nonāk tai galā, viņš iziet cauri visai Anglijai. Šī vieta, kur viņam jānonāk, ir Skotijas robeža, vecam cilvēkam. Kā mainās viņš un kā mainās viņa dzīve? Es no sirds iesaku visiem šo grāmatu. Man tev mazs jautājums. Viņi ir raidlūga autori. Jā. Vai ir jūtams, ka tas vieglums, kā raidlūgā, ka viss ripo, tu klausies un... Te nav tik daudz dialogu, lai gan dialogi ir, bet tā klātesamība. Man nedaudz šī grāmata atgādina Išiguro dienas atlikušo daļu, tikai tur tas lasītājs ir tāds nedaudz vērotājs. Šeit tu esi ierauts tajā visā iekšā. Mainās ceļš, mainās daba, mainās cilvēki, mainās pats ceļotājs, un tu lasītājs mainies līdz ar viņu. Grāmata, ilgi pēc tam ir jādomā. Ja? Tu izņem ārā arī visu no tā sava ceļojuma koferīša, no tās savas dzīves un tā papurīna. Ja? Es teicu jau, dziednieciska grāmata. Mums ir vairākas praktiskas grāmatas. Viena ir Alejandro Hangera daktera pēc izglītības attīrīšanās programma, kā veikt ķermeņa arī dvēseles attīrīšanu, ļoti praktiska grāmata. Vadims Puhards, kurš ir fizioterapeits, ir uzrakstījis ļoti praktisku, vajadzīgu grāmatu par auto vadītājiem un muguras sāpēm. Mugura tas var būt gan sprāns, gan jostas vieta, arī roku sāpes, kāju tirpšana. Ko un kā pareizi darīt, kad mēs sēžam mašīnā, kā vingrot, kā iekraut mašīnu. Interesanti, ko par to saka ceļu policija. Mēs viņiem uzdāvināsim Zigmunda Freida seksuālā dzīve. Šeit ir sakopoti Igors Šuvājevs, ir uzrakstījis lielu priekšvārdu, un Igors Šuvājevs ir centies apkopot vienkopus visus slavenos Freida darbus, tātad psihoanalīze, seksualitāte, bērnu. Ja visi zina, kas ir Zigmunds Freids, tad šeit var izlasīt, ko tad viņš ir arī par to patiešām nav lieki jāstāsta. Arno, tev uz pēdējā grāmatas vāka ir, es teiktu, izcils citāts. Es droši zinu, mīlestība un nenojaušamas asinsaites mūs vieno cauri gadsimtiem, bet sapņi, kurus redzu, mēdz piepildīties. Gribat šo grāmatiņu? Gribat. Tāpēc tagad ekspresa konkurss. Pareizās atbildes autoram tā būs balva. Un konkursa jautājums ir, kā sauc Arno Junzes stāstu krājumu? Zvaniet 5 minūšu laikā pēc šī raidījuma pa tālruni 25 418 418. Tas, kurš pirmais pareizi atbildēs, šī grāmata būs tūliņ pat jūsu īpašumā. Tas ir pirmais šīs sezonas raidījums, un tas ir galā, bet mēs jau tiekamies nākošajā ceturtdienā un atgādinu, ka jūs mūs varat redzēt visu laiku arī internetā Dzīvības mājaslapā. 1. septembris, lai izdevies mācību gads gan lielajiem, gan mazajiem. Atā!